Marta un viņas ikdiena. Marta jau sen sapņoja par dzīvi bez darba, bet realitāte bija citāda. Viņa strādāja birojā un ienīda katru rītu, kad zvanīja modinātājs. Viņai bija ieradums uzreiz pēc pamošanās pastiet roku pēc telefona, lai vēl dažas minūtes bezmērķīgi ritinātu sociālos tīklus. Ap 7 viņa negribīgi cēlās no gultas un devās uz vannas istabu, vienlaikus skatoties video un lasot ziņu virsrakstus. Brokastīs parasti kafija un kāds cepums, jo laiks bija pārāk dārgs, lai to tērētu ēdiena gatavošanai. Lai gan Marta nicināja savu darbu, viņai nebija citas izvēles. Rēķini paši sevi nesamaksāja. Viņa negribīgi devās uz biroju, kur pirmais, ko viņa darīja, atkal atvēra telefonu. Kolēģi jau sen bija pieraduši pie tā, ka Marta lielāko daļu laika pavadīja pie ekrāna, un darba imitēšanas mākslā viņa bija īsta meistare. Bija dienas, kad viņa varēja strādāt no mājām, un tas bija vienīgais patīkamais aspekts viņas darbā. Tad viņa pat necentās izlikties. Pāris ēpasti, daži čati ar kolēģiem, bet pārējais laiks tika veltīts seriāliem un sociālajiem tīkliem. Galvenais būt tiešsaistē, lai priekšniecība nedomātu, ka esmu pazudusi, viņa teica pati sev. Pusdienas bija viņas mīļākā dienas daļa, jo tās nozīmēja iespēju doties uz tuvāko kafejnīcu vai pasūtīt ēdienu un turpināt izdzīvot citu cilvēku dzīves internetā. Reizēm viņa satikās ar draugiem, kuri arī bieži sūdzējās par savu darbu. Viņi sapņoja par dzīvi bez rutīnas, bet pagaidām turpināja darīt to, kas bija nepieciešams. Pēc darba Marta parasti devās mājās, kur atkal pirmais, ko viņa izdarīja, atvēra telefonu. Viņas vakari īpaši neatšķīrās no rītiem. Dīvāns, ekrāns un bezgalīgs saturs, kas lika aizmirst par nogurumu un dzīves realitāti. Pirms gulētiešanas viņa solījās, ka rīt būs citādi. Varbūt beidzot pievērsīsies kaut kam produktīvam, izlasīs kādu grāmatu vai pat apsvērš domu par citu darbu. Bet no rīta viss sākās no jauna. Telefona ekrāns vienmēr uzvarēja realitāti. Marta un viņas ikdiena. Marta jau sen sapņoja par dzīvi bez darba, bet realitāte bija citāda. Viņa strādāja birojā un ienīda katru rītu, kad zvanīja modinātājs. Viņai bija ieradums uzreiz pēc pamošanās pastiet roku pēc telefona, lai vēl dažas minūtes bezmērķīgi ritinātu sociālos tīklus. Ap 7 viņa negribīgi cēlās no gultas un devās uz vannas istabu, vienlaikus skatoties video un lasot ziņu virsrakstus. Brokastīs parasti kafija un kāds cepums, jo laiks bija pārāk dārgs, lai to tērētu ēdiena gatavošanai. Lai gan Marta nicināja savu darbu, viņai nebija citas izvēles. Rēķini paši sevi nesamaksāja. Viņa negribīgi devās uz biroju, kur pirmais, ko viņa darīja, atkal atvēra telefonu.
Kolēģi jau sen bija pieraduši pie tā, ka Marta lielāko daļu laika pavadīja pie ekrāna, un darba imitēšanas mākslā viņa bija īsta meistare. Bija dienas, kad viņa varēja strādāt no mājām, un tas bija vienīgais patīkamais aspekts viņas darbā. Tad viņa pat necentās izlikties. Pāris ēpasti, daži čati ar kolēģiem, bet pārējais laiks tika veltīts seriāliem un sociālajiem tīkliem. Galvenais būt tiešsaistē, lai priekšniecība nedomātu, ka esmu pazudusi, viņa teica pati sev. Pusdienas bija viņas mīļākā dienas daļa, jo tās nozīmēja iespēju doties uz tuvāko kafejnīcu vai pasūtīt ēdienu un turpināt izdzīvot citu cilvēku dzīves internetā. Reizēm viņa satikās ar draugiem, kuri arī bieži sūdzējās par savu darbu. Viņi sapņoja par dzīvi bez rutīnas, bet pagaidām turpināja darīt to, kas bija nepieciešams. Pēc darba Marta parasti devās mājās, kur atkal pirmais, ko viņa izdarīja, atvēra telefonu. Viņas vakari īpaši neatšķīrās no rītiem. Dīvāns, ekrāns un bezgalīgs saturs, kas lika aizmirst par nogurumu un dzīves realitāti. Pirms gulētiešanas viņa solījās, ka rīt būs citādi. Varbūt beidzot pievērsīsies kaut kam produktīvam, izlasīs kādu grāmatu vai pat apsvērš domu par citu darbu. Bet no rīta viss sākās no jauna. Telefona ekrāns vienmēr uzvarēja realitāti.